motivācija, panākumi, izaugsme, ienākumu palielināšana. Tās ir visas tās lietas, par kurām mēs dzirdam no visurienes. Sāksim ar motivāciju. Kas ir motivācija? Motivācija ir vienkārši enerģija. Kad cilvēkam ir ķermenī enerģija, kad tā cirkulē pareizi, tad viņam ir vēlēšanās darboties, vēlēšanās dzīvot, vēlēšanās radīt un vēlēšanās mīlēt. Bet, kad enerģija kaut kur aizplūst, spēks pamet cilvēku. Un tā skaitā viņš arī emocionāli nosēžas, un viņam, protams, pietrūkst motivācijas. Kur pazūd šī enerģija? Enerģija pazūd uz negatīvo jūtu un negatīvo emociju apkalpošanu. Jebkuras negatīvas emocijas, jebkuras destruktīvas domas, kas rodas jūsu galvā, atņem milzīgu daudzumu enerģijas. Un jo vairāk negatīvu domu un jūtu, jo atbilstoši vairāk cilvēkam ir psihotraumas. Un otrādāk, jo vairāk cilvēkam ir psihotraumas, jo kā sekas viņam ir vairāk šie destruktīvie stāvokļi. Un kas ir psihotrauma? Psihotrauma ir caurums, caur kuru vienkārši aizplūst enerģija. Pirmais, ko vajag darīt, ir vienkārši paskatīties uz stāvokli, kuru tu izjūti, kādas domas un emocijas apmeklē tavu apziņu dienas laikā, kam tu pievērsi uzmanību. Tad sākumā vienkārši ir jānodiagnosticē savs stāvoklis, lai vienkārši saprastu, kurā punktā tu atrodies. Un attiecīgi apskatīties uz to realitāti, kas tev ir apkārt. Kas tevi tavā ārējā realitātē apmierina un kas neapmierina. Vēlreiz es varu atkārtot, ka ārējā pasaule ir iekšējās pasaules atspulgs. Tas ir burtisks atspulgs tiem uzstādījumiem, kurus mēs nesājam savā galvā. Un ja tu jūti, ka tu cieti, ka tu sevi nemīli, tad tev ir jāatrod instruments, kas tev palīdzēs pieņemt sevi, mīlēt sevi, un meditācija šeit būs tikai ļoti īslaicīgs palīgs. Meditācija vienkārši nomierina prātu, bet tā nepalīdz atbrīvoties no psihotraumas. Bet mēs sevi nemīlam tieši kā reiz no psiholoģiskām traumām un no sociālās programmēšanas. Un te var izmantot ļoti labi kā palīdz hipnoterapiju, kas palīdz precīzi atrast cēloni tai problēmai, ar kuru jūs esat saskāries savā zemapziņā, un atstrādāt šīs psiholoģiskās traumas, kas ir saistīts ar šo problēmu, kas ir ietekmējušas to izpausmi. Problēma ir kaut kāda emocija, un hipnoterapija kā reiz strādā ar tās negatīvās emocijas sakni, kas rada šo problēmu. Un, lai saprastu, ko konkrēti vajag atstrādāt, ir jāiziet diagnostika. Cilvēkam pašam ir ļoti grūti saprast, jo viņš vienkārši atrodas programmu gūstā. Viņā iekšā atrodas šīs te programmas. Tas ir tāpat kā, ja mēs sēdētu iekšā mašīnā, mēs nevaram paskatīties, kāpēc mašīna neiet. Lai saprastu, kāpēc mašīna neiet, ir jāiziet diagnostika. Kamēr jūs nenovērsīsiet savas psihotraumas, savas destruktīvās programmas zemapziņas līmenī, tavs autiņš nekur no vietas izkustēties nevarēs. Piesakies diagnostikai pēc saites, kas norādīta zemāk.